Sākumā māls pretojas. Tas ir augsts, mitrs un kluss, bet ar katru podnieka kustību un pieskārienu tas kļūst dzīvs, gluži kā cilvēkam. Mēlam ir jājūt sirds siltums, tad tas atveras un ļaujas. Sēlija ir vieta, kur viss norit lēnāk. Ļaudis šeit dzīvo saskaņā ar dabu. Te nav lielu trokšņu, steigas un spriedzes. Tieši tāpēc te mājo cilvēcisks siltums, kas ievijas līkumotajās Sēlijas upēs, ceļos, taciņās un viensētās. Mēla trauku veidošana ir kā kluss dialogs starp cilvēku un zemi. Divu vienādu trauku nav, jo katrs podnieka pieskāriens mēlam veido unikālu stāstu. Raksti uz mēla traukiem nav nejauši. Katra līnija, punkts vai iespiedums iemieso ritmu, kārtību un dabas līdzsvaru. Mēlā ievītais stāsts turpina dzīvot arī pēc mums. Vēsturisko liecību Sēlijā ir daudz. Te var uzkāpt senos pilskalnos, aplūkot skaistās pilis, muižas un baznīcas. Muzeja aicina iepazīt varenu sēļu dzīves stāstus. Katra vieta ir kā atmiņu pavadiens. Atverot krāsni, gaisu pārņem īpašs strāvojums. Šķiet, ka pats mēla trauks saviļņoti gaida atkal satikšanos ar tā radītāju. Arī uguns mēlam piešķir savu elpu. Plānotais raksts var iegūt pavisam citus toņus, līnijas var saplūst jaunās formās. Sēlijā ir vietas, kur klusums pārņem, un tu jūti, kā plašie lauki un meži elpo savā ritmā, lēni dejojot vēja plūsmā. Darbam noslēdzoties, meistars jūt gan gandarījumu, gan mieru. Mēla trauks nu ir gatavs kļūt par daļu no cilvēka ikdienas. Šeit viss top lēnām, ar prasmīgām rokām, dabas spēku un dvēseles patiesumu. Ja meklē vietu, kur satikt sevi un rast mieru, tad zini, Sēlija tevi jau gaida.